told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake. Labdien visiem, mani sauc Edīte un šis ir kanāls par radīšanu un ne tikai. Gribu jums parādīt tātad savu darbiņu. Pagaidām tur ir no jābūt diametram 68 centimetriem, jā. Man uz to brīdi ir kaut kādi 33 centimetri. Tas nozīmē, man ir diezgan vēl iespaidīgi daudz šeit jātamborē. Kas nezinu, atgādinu, ka šī man tamborējās sedziņa, pušķis, kā viņa saucās, jā. Un es te esmu jau, protams, mainījusi tamboradatas izmērus. Es neatceros pašā sākumā ar 3,4 laikam milimetri vai 5 mēģināju, jā, tamborēt. Un man sanāca diezgan tāda pašķidra. Un te lūk ir rezultāts uz to brīdi ar tamboradatu 2,5. 2,5, jā. Uz veselībām zaķīti. Jo. Lūk, un tā kā te man ir vēl ko tamborēt, līdz ar to šodien tamborēsim, un es ceru, ka es tomēr šodien dabeigšu šito gabaliņu, pašus pamatus, jo tālāk nāks, protams, rozītes, lapiņas, visu vajadzēs piešūt, sašūt, līdz ar to te būs beigais tāds laikietilpīgais darbiņš, un tātad šeit mums notiek sveces dedzināšana. Svece nav, protams, ļoti tuvu bērnam, varbūt tā izskatās, bet bērns ir uz pusi tālāk. Lūk, spēlējās ar. Un es tādai tā kā atmosfērai nolēmu tā kā iededzināt šodien svecīti. Pats interesantākais, ka adata arī ir zila, jā, tāpat kā pats tamborējums. Es vienkārši viņus to brīdi izņēmu ārā, lai jums varētu tā kā parādīt, jā. Lūk, to darbiņu, un tā mēs sēžam un tamborējam. Protams, tamborējot arī skatāmies arī, protams, sadīšanas video. Es to mīlu darīt, ļoti patīk skatīties Krievu kanālus. Lūk, un te man tāds tā kā ir sarakstīņš, jā, cik man vēl ir jānoskatās. Man baigi iet, es vēl par martu tikai vēl skatos visas video, jā. Ir ar to laiciņu kā ir, un ja būtu vairāk laiciņš, tad es tomēr arī nodarbotos vairāk ar rokdarbiem, bet pagaidām, nesanāk. Tātad, un šī dzija man ir Alize Kašmīra, jā. Kaut gan oriģināls tiek šeit tamborēts pēc būtības no Jārna džīns dzijas, kuru es jums jau tik daudz reizes esmu rādījusi bildi, jā, likusi, kuras veicu lielu pasūtījumu, bet tur nav man pietiekoši daudz vajadzīgā. Un es sākumā gribu tā kā tādu izmēģinājumu. Un, ja
cilvēkiem patiks un gribēs. Protams, es tādus varēšu taisīt uz pasūtījumiem, bet jau no oriģinālās dzīves. Tur var izvēlēties divus variantus. Arī Cotton Gold dzīju var ņemt un var ņemt Yarnart džins. Es domāju, ka budžets vairāk atļauj cilvēkiem ņemt tomēr Yarnart. Nē, Cotton Gold, jo tur ir 100 gramos, cik tie 330 vai cik tie metri, jā. Kaut kas arī 300, tāpat kā šeit, jā. Yarnart džins ir 50 gramos, 165 metri. Līdz ar to es domāju, ka izdevīgāk ir ņemt, jā, tomēr 100 gramīgo kamolu. Nu, lūk. Tā, un ko es vispār tā kā vēl darīju, ko es darīju, neko īpaši pabeidzu tikai tam plediņam savam. Pevčork tehnikā 4. rindu, un ar to arī viss. Es jums viņu nerādīšu, es domāju, ka es vēl kaut ko padarīšu, jā, un tad es jums viņu parādīšu, kad es, vairāk kaut ko izdarīšu. Jo parādīt tur kaut kādus pāris kvadrātiņus klāt, es domāju, ka tas nav interesanti, līdz ar to padarbosimies, paskatīsimies, kas mums šeit sanāks, jā, un bērns kaķi ieraudzīja, un tad viņam tāda sajūsma ir, nu, lūk. Tā kā, jā, pagaidām es plānoju tā kā ar šito darbiņu pastrādāt, un pēc tam vēlāk, es nezinu, ja man būs noskaņojums, varbūt, kad arī paņemsim klāt izšūšanu, jo gribētos arī izšūt. Man izdevās tajos mazos rāmīšos ielikt tādā mazā, es nobijos, bērns atnāca, jā. Nu, vai sakot, pie tāda rāmīša, jā, man izdevās ielikt rāmītī to izšumu, un tad vēlāk es jums arī to parādīšu. Nu, tātad mums ir vēls vakars, teicu, ka šo plediņu jums tagad nerādīšu pagaidām, bet es domāju tomēr parādīt. Tātad atkārtēju, jā, neteicu, tad 1 kvadrātiņš sanāk 5 x 5 cm. Adu Pevčork tehnikā ar 3 mm adatām. Izadu visu veidu dzīju atlikumus, kas man ir. Un šeit man ir 15 kvadrātiņi piadīti klāt, tā kā lai pabeigtu rindu, bet pirms tam es neskaitīju godīgi, cik bija. Es vienkārši, tā kā pēdējo reizi sēdēju nadīju, es tad tā kā nolēmu tā kā no jauna tā kā atzīmēt, un lūk, pievienoju šeit to marķierīti, jā, pēc kā es arī atskaitīju tos 15. Tā savādāk es biju vēl pirms tam izadījusi, protams, vairāk, kaut kur pie šitās krāsas laikam, jā. Nu, kaut kādi kopumā 20 kvadrātiņi par šo laiku, bet, sāksim tātad skaitīt, jā, katru reizi fiksēt, cik tātad es būšu izadījusi. Tātad, uz to brīdī skaitīsim kā tos 15. Tā, tas bija tas, ko es darīju. Tātad mums jau diezgan tāds vēls laiks ir, jā, un līdz ar to es pieslēgtas gaismas filmēju, un lūk, apsolīju, ka parādīšu, jā, kā esmu ielikusi šitajā te, kā saka, tajā rāmītī, jā, un, protams, tas rāmītis ir pārāk maziņš priekš šī visa, bet, tomēr ir vismaz stiprinājums, jā. Tā kā tāds, un vieglāk būs tomēr šeit darboties. Nelocīsies tas audums, jā, kā šeit. Tomēr šeit būs daudz vieglāk. Lūk, ļoti mazi šitie te krustiņi, jā. Praktiski viņi nav pat saprotami šeit, jā. Bet kā ir, jā. Bet es domāju, ka tavas gleznas izmērs, jā, būs ļoti iespaidīgs un būs ļoti smuki viss redzams.
Tātad un pēdējais, ar ko es darbojos, vispār arī praktiski es saku pēdējā brīdī, es arī tikai to vien daru, kā tamborēju šo sedziņu pušķi. Būs rožu pušķis, ja. Tātad pašu pamatu es gribēju zilā krāsā un apkārt būs dažādas sarkanās krāsas un dažādas zaļās krāsas lapiņas, ja, līdz ar to. Nu, sarkanā krāsa rožu galviņas, ja, kā saprotams, un zaļās būs lapiņas, bet es ņemšu visas krāsas, kādas man vien būs, jo es šeit cenšos izadīt dzīvu atlikumus, ja, no dzīves, kura kādreiz bija kaut kādā tur procesā, vai bija džempers, vai vēl kaut kas no viņas, ja. Tā kā man ļoti patīk, kā viss izskatās, es jau tā kā rādīju pa dienu, ja. Nu, vienīgais jābūs jāveic tīrīšana, jo tomēr kaķis mājās. Lūk. Un uz doto brīdi man šeit ir 44 centimetri. Man kopumā vajag, lai būtu apmēram 68 centimetri diametrs, jā. Tad sanāk, ka man vēl vajag 24 centimetrus. Nu, es domāju, ja es tā vēl pasēdēšu, jā, un ar viņu padarbošos, tad es tos centimetrus, protams, kā iztamborēšu, jā. Tad apstrādāšu beigās to maliņu, jo viņa tomēr, nu, rulējas, jā. Un tā kā tiks tā maliņa apstrādāta, tad jau sākšu tamborēt lapiņas un rozes. Nu, tad pats nepatīkamākais brīdis visu to piešūt klāt. Lūk. Tā kā pagaidām tas ir viss, ko es jums varu parādīt. Un tiksimies jau nākošajā pieslēgšanās reizē, un tad jau redzēs, ko es būšu paspējusi vēl izdarīt. Nu, tātad šodien mums ir 21. maijs, un es šeit jau nedaudz iesāku adīt ar lureksu no jauna savu procesu, uzmetu valciņus un izadīju vienu rindu. Tātad pats sākums ir ielikts, un, protams, vēlos arī šo vlogu noslēgt, jo es zinu, ka vairāk es par šo sestdienu vairs neko tādu jums nevarēšu nofilmēt, un rīt ir svētdiena, un 8 no rīta gribētos jau, lai būtu kanālā šīs video. Tātad šitas ir lureks, 100 gramos 1000 metri, nu, varbūt pat vēl smalkāk, nu, es tā apmēram plus mīnus, cik man, kā es mācēju izrēķināt, ja. Tātad es jums rādīju gandrīz gatavu darbu. Ar šo projektu pēc sanāca, ka man tur viņš bija stipri par lielu. Un es jaucu ārā. Un teicu, tad, kad es noskaņošos, tad es viņu tā kā sākšu no jauna. Nu, lūk, tātad es jau viņu tā kā drusku jau iesāku. Jā, pagaidām, protams, izskatās tā nekārtīgi te. Bet tā viņš izskatās, jā. Lūk tā, jā, re, kur viņš var redzēt, tas spīdīgais, tas ir tas lureks, jā. Protams, kaut kad es jums viņu parādīšu arī saulītē, kā izskatās, un jūs varēsiet, protams, ievērtēt, kā jums patīk vispār šī ideja. Tātad, nu, par šitām dienām es vēl savu plediņu, savu sedziņu adīju, jā, to zilo. Nu, un principā tas arī viss, ar ko es nodarbojos, jā. Un tātad vēl tiku pie šādām te adatām 3 mm. Man pazīstams cilvēks tā kā uztāpināja. Protams, cilvēks jau nezin, ka es pārsvarā izvēlos apaļās adatas, bet, nu, žakardu adīt, žakardu rakstu pašā laikā tieši ar 4 adatām, 5, ja. Bet, protams, pārējais, piemēram, es runāju par zeķiem, pārējo, protams, ērtāk ir adīt ar apaļajām adatām. Nu, vismaz man, ja. Nu, tālūk, tas ir viss, ko es jums uz to brīdī varu parādīt. Parādīšu.
Tātad tas arī viss. Paldies visiem, kuri skatās, paldies visiem, kuri atbalsta, kuri liek laikus, kuri raksta komentārus. Gaidu visus Telegramā, droši var pieteikties, sekot līdzi un ja kādam ir vēlēšanās, droši var aicināt arī Facebookā. Līdz ar to, tad jūs arī tur visu redzēsiet, visu, ko es tur daru, jā, arī varbūt ātrāk nekā pats video iznāk. Un tas tad arī šodien ir viss. Tā.